Tā rekurs sastrīdējās, saplēsās. Dāmas un kungi, tikko visi saplēsās Rīgas domē un pārtrauc sēdi. Pārtrauc sēdi satiksmes komitejā. Visi tas gribēja 1,5 miljardus dabūt cauri, izbīdīt pa fikso nobalsot, sāk uzdot jautājumus opozīcija. Viss beidzās sastrīdējās, pārtrauc sēdi, tagad vēl augstos toņos rekur vēl turpinās un ņemšanās jau vai pēc slēgtas sēdes. Nu, iedomājieties, kā tiek iznīkot resursi. Atnāca visi deputāti un saplēsās, sastrīdējās. Tas ir, ka 1,5 miljardi, tev cits uzreiz citas likmes, ka pa naudu iet runa. Uzreiz saplēšās. Mēs tomēr negribam, mums tikai jāļauj tev runāt. Es nesaprotu. Un izrādās tā nemaz nedrīkstēja darīt, ja Marta Kotelo pārkāpa procedūru. Sēdi vienpersoniski tā nevar pārtraukt. Nu, tagad rakstīsim mēs vēstuli Vāramam, bet, principā, es domāju, viņai kāds piezvanīja, atsūtīja izziņu, ka, lai tūlīt pat pārtrauc, ka tūlīt visi lielie projekti, pusotras miljards aizies gar degunu. Mani sauc Rudolfs Breimans, pievienoties šim profilam, no mums tur reku jāatriet ar Arturu un Julīti opozīcijā. Šāds vēl nebija redzēts, ka saplēsās paši, jo gribēja izbīdīt 1,5 miljardus cauri.